Ir pietiekami daudz, bet tā problemātika šobrīd ir tāda, ka profesionāla infrastruktūra, kas būtu nepieciešama iekštelpās, tiešām ir ļoti maza. Un tas ir tas, kas mums pietrūkst un kas būtu jārunā ar pašvaldībām valsts līmenī, lai mēs arī pēc šāda pasākuma varētu piesaistīt vēl vairāk cilvēkus, kas gribētu trenēties un tā teikt, nest mūsu vārdu pasaulē. Jā, paldies tev, Rolanda. Nu gan došos pie puišiem. Kādas jums ir sajūtas gaidot jau sacensības, kas tepat klauvē aiz durvīm? Neliels uztraukums, jo vispār pasaules čempionāts ir bijis tā kā bērnības sapnis. Lai gan es biju mazāks, es nekad nezināju, ka es piedalīšos sacensībās. Man sākumā tautas sacensības likās traki, tad Latvijas čempionāts un tagad jau šeit. Novēlu tev veiksmi. Melisa, varbūt kādam varētu šķist, ka ar ielu vingrošanu nodarbojās tikai puiši, bet kas tevi pamudināja sākt? Pamudināja mani lielāko kārt viens klases biedrs. Es gāju vēl ģimnastikā, un tur es sapratu, man ļoti patīk stieņi. Man padodas arī bišķiņ tajā brīdī, un tad es sapratu, man ļoti patīk stieņi. Tad es sapratu, klases biedrs gāja man klasē uz treniņu pie Guido. Es domāju, pamēģināt, jā. Lūk, pamēģināju, un tagad arī mēs varēsim redzēt no tevis tādu nelielu priekšnesumu, vai ne, ko tu mums parādīsi? Dažus trikus, ar kuriem es varu parasti iesildīties, nekas liels, jo sacensībām iesitā rokas un, jā. Kādam varbūt, Melisai varbūt nekas liels, bet tūliņ mēs tiešām redzēsim, ko tad Melisa mums parādīs. Un Melisa, kamēr tu rādi savu priekšnesumu, es pajautāšu arī Ādamam, kā viņš jūtās gatavojoties rītdienai, un kas tev ir pamudinājis pievērsties kalistēnikai? Būtībā vienmēr šī infrastruktūra ir bijusi apkārt. Es pats esmu no Ķekavas, un Ķekavā tiešām man ir lepnums, ir tiešām ļoti daudz ielu vingrošanas parki, arī Rīgā ir. Un tā lēnām ar draugiem iesākām, un vēl joprojām šeit pat trenējos. Katru gadu palieku stiprāks, lielāks, nevaru sūdzēties. Ļoti forši, bet Rolanda, noslēgumā varbūt vēl tādi spēka vārdi visiem dalībniekiem. Galvenais vēsu prātu, nesatraumēties un izbaudīt. Šie ir patiešām kalistēnikas svētki, ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Tāpēc izbaudam. Izbaudam. Tātad, varbūt arī puiši jūs varētu parādīt kādu priekšnesumu. Kā jums šķiet? Parādiet, kā jūs esat trenējušies? Mēs darīsim pilkšanos, atspiešanos uz līdztekām un spēka izējas. Tagad mēs nodemonstrēsim, kā pareizi jādara viņas. Tad skatāmies. Lūk, un pētot šo te priekšnesumu, mēs varam padomāt, kā tad mums pašiem veicas ar fiziskām aktivitātēm, cik reizes mēs varam varbūt pievilkties, piepumpēties vai izdarīt vēl kādas citas darbības. Bet, es ticu, ka jūs, puiši, šajās dienās kalposiet par iedvesmu daudziem. Bet, kolēģi, atgriežamies pie jums studijā. Jā, wow! Mēs Aplausi no mums aplaudējām. puišiem, aplausi Melisai.